Ziemassvētki Latvijas mežos. Aizvadītās 2 ziemas ir bijušas īpaši bargas. Stirnu populācija ir samazinājusies, un arī citiem dzīvniekiem ir bijis grūti pārvarēt smagos apstākļus laika. Arī izciršana eglīšu ir daudz neievēro, kur tās drīkst cirst un kur nedrīkst. Kā arī mežs ir populārs vasarā, bet daudziem nav informācijas par to, kas norisinās mežā ziemā. Mērķis – akcijas sabiedrības Latvijas valsts mežu popularizēšana, jauniešu izglītošana un sabiedrības aicināšana uz saudzīgu atpūtu mežā. Mērķa auditorija mums ir jaunieši un arī jaunās ģimenes ar bērniem. Mūsu stratēģija – tuvināt jauniešus dabai, veicināt viņus to izzināt. Latvijas valsts mežu attīstības stratēģijas popularizācija un veicināt sabiedrības pieejamību mežam, veicināt interesi par mežu. Kā arī aicināt gadu no gada cilvēkus sagaidīt Ziemassvētkus mežā, izveidot to kā tradīciju, vērot kā auga eglīte, pie kuras viņi sagaidīja svētkus pagājušajā gadā. Kampaņas taktika būtu pirmais – informēt cilvēkus par to, kur ir valsts meži, kur ir privātie meži, jo cilvēki tā kā nezina, kur viņi varētu svētkus sagaidīt, kur nē. Tātad mēs izveidojam noteikti mājaslapā tālruņus, mežsaimniecības mežziņu tālruņus un pārskatām karti, kur Latvijā ir valsts meži, kuros tāds svētkus var sagaidīt. Piesaistam sabiedrībā pazīstams cilvēkus. Tālāk Latvijas valsts meži izveido Ziemassvētku organizācijas vietu. Lielu vietu, kur tātad aug kāda augoša egle, un blakus izveidojam barotavas. Pie barotavām kameras, un iedzīvotāji mājās online varētu vērot, kā dzīvnieki apēd to, ko viņi ir atstājuši. Un, protams, piesaistam profesionāļus šo vietu izvietošanai, kā pareizāk, kas būtu jāievēro. Svētkus varētu sagaidīt kopā ar vietējām meža saimniecībām, un tādējādi iegūstot informāciju, kā regulējams dzīvnieku skaits mežā, kā apsaimniekojams mežs. Arī varētu kopā uzvārīt kādu meža cūkas zupu. Tas gan mūsu grupā izraisīja asas diskusijas, tāpēc, ka dažiem likās lieliski ideja. Citā kā aizdomājās par to, kā tas būtu, ja viņi vēstu savus bērnus uz mežu, pabarot šos dzīvniekus un pēc kādu laiku tā kā notiesāt tos dzīvniekus, ko tā kā ir barojuši. Tā kā viela pārdomām. Un, protams, izsludinām konkursu. Ja cilvēki tur svin svētkus, bildējam fotokonkursu par skaistāk izrotāto eglīti, interesantāk pabarotais dzīvnieks, noķertais kāds kadrs un izlieto laimīšu konkursu. Video stāstu konkursu varētu saukties, kā sagaidījām svētkus mežā. Laika plāns mums arī ir izstrādāts. Pati kampaņa no 15. novembra līdz 1. maijam. 1. maijs tāpēc, ka tā kā pavasara beigas un arī ap šo laiku sākas uguns nedrošais periods. Tad no 15. konkursu uzsākam atklājumu šo konkursu. 24. Ziemassvētku vakars, svētku sagaidīšana. Pēc tam laika posmā līdz 1. maijam turpinās šis konkurss un dzīvnieku barošana. Un kā noslēgumā liels pasākums. Koncerts, balvu pasniegšana, konkursa noslēgums vairākās nominācijās šīs balvas. Un mums ienāca prātā, ka balva varētu būt kā atpūta kādā Latvijas meža atpūtas bāzē, piemēram. Finanšu plāns. Kampaņas popularizēšanai 10 000 latu, vietu organizēšana, noslēguma pasākums, kopā budžets 15 000. Novērtēšana, darba grupas sapulce, konkursu dalībnieku apzināšana un publikācijas novērtējums. Cik ir publikāciju skaits, mājaslapas statistika. Nu tā. Ziemassvētki Latvijas mežā.
Paldies, un tagad žūrijas jautājumu. Mežā dzīvu, mežā augu, mežā mani pabaroja. Ņem. Starp citu, es biju stīrna. Paldies. Es nedaudz gribētu pajautāt, jā, tas bija fantastiski. Es gribētu pajautāt saistībā ar to jūsu novērtēšanu. Jūs minējāt, ka mērīsiet to publicitāti un kaut kādā veidā apzināsiet konkursu dalībniekus. Bet vai tā publicitāte īsti palīdzēs jums sasniegt tos mērķus, vai nevajadzētu arī kaut kādu citu metodiku izmantot? Protams, varam izmantot arī citas metodikas. Vai jūs varētu varbūt vēlreiz atkārtot to mērķi? Mērķa lapiņa, kur mums ir mērķa lapiņa. Tieši akciju sabiedrības popularizēšana. Un tas, lai cilvēki ziemā vairāk saprastu, kas notiek mežā, lai nebūtu šī meža izciršana. Saudzīga atpūta mežā ilgtermiņā. Jā, tieši saistībā ar to man tas jautājums bija, kā jūs to saudzīgu atpūtu, to praktisko darbību vērtēsiet ar publikācijām? Tātad, jebkurā gadījumā runa ir par to, ka noteikti šīs publikācijas no Latvijas valsts meža puses būs nevien ar tādu domu, ka mēs taisam ļambas un, teiksim, cilvēkus vedam mežā, bet jebkurā gadījumā tur būs stāsti par to, kas notiek mežā ziemā. Vai mēs varam kurināt ugunskura, vai mēs varam izcirt pamēžu, vai mēs drīkstam bezatbildīgi barot zvērus. Ja? Jebkurā gadījumā tur ir jābūt viedokļu līderiem, tāpēc mēs arī savā kampaņā minējam to, ka bez speciālistiem šajā gadījumā noteikti neiztikt. Ir jāpieaicina mežziņi, apgaitnieki, apgaitas mežsargi, ja, kur pēc būtības ir šī te meža saimnieki. Halo, jā. Es gribētu savu žetonu stirniņai iedot. Man ļoti patīk. 2 žetoni. Paldies, un Artur, par grupas darbu, un mikrofons tur jau ir. Nu, jebkurā gadījumā mēs mēģinājām vispirms apzināt to problēmu loku, kuras varētu būt meža sakarā un kas varētu piesaistīt jaunu. Protams, bija kaut kādas 15 sākotnējās idejas, ar ko asociējās šiem jaunajiem cilvēkiem mežs. Bija sēnes ogas, offroad sacensības, ko tik vien tur nevar pieminēt. Bet beigās mēs tā nonācām pie tāda konsensa, kad, lai sasniegtu maksimālu cilvēku skaitu piesaistīšanai šādam pasākumam. Latvijā varbūt šis nav īstais laiks, ja, bet Latvijā ir pasākums, kad visu Latviju svin Jāņus. Jāņus var svinēt dažādi. Viņus var svinēt milzīgā pasākumā, kur ielūdz Raimonds Pauls vai kāds populāri pašvaldība. Jāņus var svinēt pie televizora, Jāņus var svinēt savā mazdārziņā vai, teiksim, kādā savā privātā meža nostūrītī. Bet to pašu var darīt Ziemassvētkos, jo vairāk tāpēc, kad latvieši, manuprāt, vieniem patīk aiziet uz baznīcu, bet tā kā latvieši ir samērā liela pagāni, tad viņi pēc būtības var iet arī mežā. Es domāju, ka tur, ja viņi nedaudz patrokšņo, sakurina kādu ugunskuru, izlai laimi, tad viss ir pilnīgi normāli. Turpat arī bērni, jaunieši, kuri, principā ar vecākiem, arī var iepazīt šo mežu. Un es esmu pats uz savas pieredzes izbaudījis to, ka mežā, ziemā, kaut arī ir stiprs sals, pie ugunskura, ir jauki un patīkami. Paldies. Un žetoni kāds sadalās? Žetonis. Kas sadalīja? Žetonis pēc būtības. Es dalīju par labām idejām. Tad, kad man likās, ka kāds ir pateicis ko tādu, kam būtu vieta tiešām šajā te pasākumā, tad šie žetoni ir jauniešiem kabatā. Okay. Paldies. Andri,
Tā kā arī es šogad varu dot kādu žetonu, es gribu dot žetonu tā idejai, kas izdomāja, ka jāstāv vienam aiz otrs un tie plakāti, ka tā mainās. Tas, kas tu izdomāja, tam ir žetons no manīm var nākt saņemt. Tas ir priekš nometnes, tas ir vienkārši super, kad ir jāprezentē, tas ir ritīgs 3D jums žetons. Jā, paldies!